Šajā prezentācijā apskatīsimies, kādā veidā mēs varam parakstīt uzreiz vairākus dokumentus. Pirmais ir, mēs redzam M-failos, ka mums jau šeit dokumenti parakstīti. Tātad konkrētajā gadījumā tie ir ikmēneša rēķini, kurus ir parakstījis grāmatvedis no vienas puses. Mēs neveidosim jaunu failu, mēs parakstīsim jau parakstītiem dokumentiem. Ko mēs darām? Mēs varam vaļā aplikāciju Sign Anywhere Free. To var lejuplādēt no interneta, un tā ir par velti. Tā ir aplikācija, kuru nav uztaisījis radio un televīzijas centrs, kas ir izstrādājis e-parakstu. Viņiem ir pašiem savs parakstītājs, saucās EMI, bet tas parakstītājs ir sliktāks. Tā ļoti būtiska lieta, ka mēs izvēlamies tādu lietu kā bulk signing. Bulk signing nozīmē parakstīšana daudziem dokumentiem uzreiz. Ir vairāk iemeslu, kādēļ mēs izvēlamies bulk signing. Pirmkārt, tas ir tāpēc, lai parakstot vairākus dokumentus, mums nebūtu katru reizi jāievada pinkods, ko prasīs pretējā gadījumā. Otrkārt, šī bulk signing atļauj vieglāk saglabāt parakstītos failus, izveidojot tiem tādu pašu nosaukumu, kāds ir parakstāmajam dokumentam. Ja mēs dokumentus parakstīsim katru atsevišķu, tad pie Save As tiks prasīts ievadīts katru reizi savu nosaukumu. Tas aizņem, protams, daudz laiku. Tad spiežam. Un tagad ļoti vienkārši mēs ņemam šos te dokumentus, drag and drop, parakstāmos dokumentus, liekam šeit iekšā. Protams, ka vispirms ir jāapskatās viņu saturs. Es šajā gadījumā to esmu izdarījis. Man ir palicis pēdējais solis dokumentu parakstīšana. Lūk. Un spiežam Sign. Visos gadījumos mēs izmantojam to, ko mēs saucam signature with timestamp, tātad paraksts ar laika zīmogu. Kāpēc ir vajadzīgs paraksts ar laika zīmogu? Ja mēs varam parakstīties arī bez laika zīmoga, bet tajā gadījumā, ja šis cilvēks, kurš ir parakstījis dokumentu, kaut kādā brīdī izlems nelietot vairāk e-parakstu sistēmu, pēc kāda laika viņam beigsies drošības certifikāta darbība, un nebūs iespējams vairāk pārbaudīt, validēt viņu parakstu internetā. Tajā pat laikā, ja parakstam ir laika zīmogs, tad informācija par šo parakstu saglabājās uz e-paraksta providera servera, un jebkad visos gadījumos mēs varēsim pārbaudīt gan to, ka cilvēka paraksts ir īsts, gan arī to, kad viņš īsti ir parakstījis. Paiet kāds brīdis, kamēr notiek šī te autorizācija, jo jāsaprot, ka parakstīšanās notiek caur ar serveru līdzdalību. Un šeit viņš prasa PIN 2. Un tas ievada savu PIN 2. Un pēc tam viņš uzsāk parakstīšanu un paprasa šoreiz jau PIN 1. Ko mēs arī ievadam. Un visbeidzot viņš paprasīs man, kurā vietā es vēlos saglabāt šos dokumentus. Manā gadījumā es viņus gribu saglabāt uz desktop. Pagaidu folderītē e-paraksts temporary. Un viss, un tagad es skatos, kur man šis te folderīts te augšā ir. Redziet, un te jau sāk tiek veidot dokumenti, kur tiek parakstīti. Ja, tad notiek šis te parakstīšanas process. Kā jau teicu, viņš aizņem zinām laiku. Būtiska lieta ir, ka šo te failu nosaukumi saglabājās. Viņi ir vienādi ar parakstām dokumentu nosaukumiem. Tātad šis ir visātrākais veids, kādā mēs varam parakstīt daudz dokumentus uzreiz un katru individuāli. Starp citu, ja mēs mēģināsim vēlreiz parakstīt dokumentus, izņemsim ārā no bulk signing bloka ārā visus šos te dokumentus un ievietosim jaunus, tad otro reizi viņš mums pat neprasīs vairāk arī pat PIN kodu. Līdz ar to tas notiksies vēl ātrāk. Lūk. Batch sign task completed successfully. Šos te dokumentus mēs iezīmējam un spiežam remove, jo mums viņi šeit vairs nebūs vajadzīgi. Lūk. Un šie te dokumenti, kuri tātad ir parakstīti, mēs redzam, ka ir parakstīti e-doc dokuments, tātad sākotnēji viņš saucās ar paplašinājumu e-doc, un mēs esam parakstījuši šo e-doc vēlreiz. Mēs varam pārbaudīt, kā tas izskatās. Spiežam divreiz. Mums atverās vaļā loks, mēs redzam, ka e-dokumentu ar šādu nosaukumu ir parakstījis Guntars Vītols. Tagad ir jautājums, šo te parakstu ir uzlikusi arī otra. Lai mēs to redzētu, mēs varam nospiest vēl divreiz uz šī te dokumenta, atvērsies vēl viens loks, kurā parādīsies, kas konkrēti ir parakstīts. Lūk, tātad šis ir izējas dokuments, PDF formātu, kur arī divreiz klikšķinot mēs varam apstīties, kāds viņš izskatās.
Viņa ir parakstījusi šajā gadījumā, skatos, ka viņa parakstījusi Zanīta. Ja, un savukārt šo dokumentu esmu parakstījis es. Šī tāda viena lieta, kas ir neērta dotajā modulītī, jo mēs redzam, ka mums ir e-doks un mums viņš jāatver, lai redzētu, kas tur apakšā. Ja mēs parakstītu viņu individuāli un šeit spiestu šajā te logā, kur mēs redzam PDF, spiestu sign, tad viņš katru reizi mums prasītu ievadīt pinkodu, bet mums zem viena PDF dokumenta parādītos uzreiz divi paraksti. Šeit zem Zana Caniņas parādītos arī mans vārds, uzvārds un tā tālāk. Tā ir tāda neērtība. Es tomēr ieteiktu lietot šo te bulk signing bloku, kas dod iespēju parakstīt dokumentus daudz ātrāk. Kāds tas paraksts šobrīd ir, neērtība zināms ir. Visbeidzot, mēs šos dokumentus vienkārši ievietojam iekšā. Tātad šeit ir Misters Lieliskais. Mēs ņemam jaunu parakstīto dokumentu, braucam virsū Misteram Lieliskajam. Viņš mums prasa, vai jūs vēlaties nomainīt šī faila satura jaunu satura failu. Mēs sakam, yes. Faktiski mēs šajā situācijā esam nomainījuši vienu failu jaunāku versiju. Vecā versija nekur nav pazudusi, ja mēs spiežam labo taustiņu uz šīs mapītes un skatāmies historiju, tad jebkurā brīdī mēs varam aiziet un paņemt arī šī vecā versija, un šī jaunā versija, ka viņi nekur nepazūd. No temporary folderīša mēs viņu vienkārši dzēšam ārā. Galvenais te ir kaut ko nesajaukt, protams. Viena lieta, kas jāņem vērā aizvietojot failus, ir tas, ka viņš paņems mums nevis jauno failu nosaukumu, tur, kur mums ir e-doc, bet viņš atstās veco. Mēs vienkārši aizvietojam failu saturu. Tā ir tāda īpatnība, kā strādā mFiles sistēma. Jā, redziet, mums šeit neizmainās šis nosaukums, bet tas nekas. Kurā gadījumā mums failiņš ir aizvietojies ar jaunu. Mēs to varam apstīties, ka mēs esam tikko viņu izlapojuši. Lūk, tātad šeit mēs esam parakstījuši visus dokumentus un ievietojuši viņus atpakaļ mFailos. Īstenībā mans ieteikums būtu šo te PDF failiņus ņemt ārā. Protams, ir ļoti jauki, ja mēs varam apskatīties, kāds viņš izskatās. Mēs viņu atstājam vienkārši indikatīviem nolūkiem. Taču, protams, ka šo failu nomainot, mums nemainīsies parakstītā dokumenta saturs. Nemainīgs PDFs būs tieši iekšā šajā arhīvā, tāpēc visdrošākais. Tā problēma ir tā, ka mēs nevaram viņam redzēt priekšapskati, jo šis parakstītā dokumenta formāts ir diezgan īpatnējs.